Joprojām bez panākumiem Liepājā turpinās 5-gadīgā Ivana Berladina meklēšana. Tajā iesaistās arvien vairāk cilvēku un arī teritorija, kurā zēnu meklē, kļūst plašāka, arī ārpus Liepājas. Vairāk tūkstoši brīvprātīgo zemesargi policisti pārmeklē netālu no Ivana mājām esošo Mazdārziņu rajonu, kur puika varētu būt paslēpies. Turklāt ar Latvijas gaisa spēku helikopteru pārmeklēta Tosmares ezera apkārtne un arī lielākā daļa pilsētas, taču bez rezultātiem. Ņemot vairāk kā Liepājā pagājušās nedēļas nogalē viesojies ceļojošais cirks no Lietuvas, bija versija, ka puika varētu būt kaut kur ielīdis un aizbraucis ar to, taču tas neapstiprinājās. Internetu vidē jau izskanējis, ka šī neesot pirmā reize, kad mazais Ivans staigājas pa pilsētu vienatnē un patstāvīgi pārvietojies arī ar sabiedrisko transportu. Tikmēr zēna māte, kura savu seju šodien kamerā rādīt nevēlējās, apgalvo, ka šī bijusi pirmā reize, kad dēls viens aizgājis no mājām. Nē, viņš nekad viens pats nekur negāja. Viņš bieži pastaigājās ar 2 puikām, arī vecākiem brāļiem, bet nekur tālu negāja. Šī bija pirmā reize, kad viņš tā vienkārši aizgāja un pazuda. Par dēla pazušanu uzzināja tikai svētdienā, un tad uzreiz zvanīja policijai. Vecmāma nezvanīja tāpēc, ka domāja, ka Ivans ir pie manis, bet es domāju, ka pie viņa. Policija pieļauj, ka sestdien pazudušais zēns var atrasties ārpus Liepājas, tāpēc lūdz ikviena Latvijas iedzīvotāja palīdzību un jebkādu noderīgu informāciju nekavējoties ziņot pa tālruni 110.